Labdien, draudze, brāli un māsas! Prieks būs kopā ar jums šodien. Pagājušajā nedēļā es biju Teksasas štatā un šonedēļ es esmu Mičiganas štatā, bet vienmēr man sirds ir pie jums un es domāju par jums, lūdzu Dievu par jums un es gaidu tā diena, ka es varu būt savā draudzē, savā kancelē un redzēt arī jūsu sejas, kamēr es runāju. Šodien man ir rakstu vieta, kas ir Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa. Lūkas evaņģēlija 18. nodaļu. Bet pirms mēs lasīsim, lūgsim Dievu kopā. Lūgsim Dievu. Mūsu debes Tēvs, paldies par šo vārdu, kas ir mūsu priekšā. Paldies, Dievs, par Bībeli. Un Dievs, mēs lūdzam, lai šodien Tu atvērtu mūsu sirdis, mūsu acis, lai mēs varam mācīt no Tava vārdu, un Dievs, lai tas arī būs reāli mūsu dzīvēs. Un Dievs, mums ir vajadzīgs, Dievs, Tavi īpaši pieskariens šodien. Mums ir vajadzīgs Tavu svēto garu spēku šeit, šajā vietā, un Dievs, mēs lūdzam, lai Tu atklāji šīs brīnišķīgas lietas šodien mums, un mēs to lūgsim visi Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa, un sākot no 9. pantā, ir raksta vieta, kas ir rakstīts, šeit ir līdzība pārliecinātājiem, tiem, kas bija pārliecināti, ka viņi bija taisnīgs, un bija rakstīts tiem, kas domāja, ka viņi bija šķīst un tīrs un viss kārtība Dieva priekšā. Bet tādiem, 9. panta, bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki aizgāja uz templi Dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis: Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēku, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šīs muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļu un maksāju 10 tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks, īstālēm stāvēdams, neuzdrošinājies pats acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savam krūtim un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savas mājas taisnots, labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Šajā raksta vietā ir teikts, ka bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skaties uz visiem citiem. Mēs negribam būt kā farizēji šajā raksta vietu. Viņi domāja, ka viņi bija labāk no citiem, viņi bija augstprātīgs, un, protams, kad mēs lasām līdz beigām, mēs redzam, ka viņi nesaņem no Dievu nekādu piedošanu, ne arī žēlastības, ne taisnības. Ir interesanti, jo Dievs runāja par tādu cilvēku 101. psalmu. Lasīsim kopā 101. psalmu. Un 5. pants. 101. psalma, 5. pants. Kas savu tuvāko slepeni aprunā, to es piespiedīšu klusēt un izdeldēšu, kam lepnas acīs un uzpūtīga sirds, to es necietīšu. Dievs, mēs varam redzēt vecā derība, viņa attieksme pret tādiem cilvēkiem, kas domāja, ka viņa taisnības
paštaisnības ir pietiekoši, lai iepriecinātu Dievu. Un, ja mēs lasām Salamana pamācības 6. nodaļa, te ir sarāks par tādas lietas, kas Dievam nepatīk. 6. Salamana pamācības 6. nodaļa, 17. pants. Šīs 6 lietas tas kungs ienīst, un 7. viņam ir negantība. Pirmā lieta šeit – augstprātīgas acis. Tad ir tālāk melīga mēle, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevi, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš ar nesaskaņas brāļu starpā. Tad mēs varam šeit redzēt, ka arī vecā derībā mēs varam redzēt Dieva attieksme pret tādiem cilvēkiem, un tad jaunā derība Jēzus Kristus mācīja mums šīs līdzības, un lai Dievs palīdz mums, lai mums nebūtu tāda attieksme. Bet šodien es gribu, lai būtu varbūt īpaši uzsvars par 9. pantā, atvainojiet, par 13. pants. Turpretī muitinieks iztālem stāvēdams neuzdrošinājies pats acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savam krūtim un sacīja: Dievs, esi mans grēciniekam žēlīgs. Šeit mēs lasām par šis muitnieks, un viņš šajā līdzība ir mūsu varonis. Viņš darīja to, kas bija pareizi. Un kādreiz, arī cits reiz Bībelē, Jēzus Kristus līdzības, viņš vienmēr izmantoja tādu cilvēks, kas varbūt cilvēki nedomā, ka viņš būs līdzības varonis. Piemēram, tas samārietis, kas darīja labi. No jūdu un ebrejiem viņa prāta samāriešiem neko labi nevar darīt. Bet tā līdzība par tas labais samārietis, Dievs lika viņam tā, ka tas varonis, tas, kas darīja labi, lai viņa darbs bija vēl skaistāks. Lai tas rāda vēl skaistāks. Un kad viņš runāja par šīs muitnieks tā, ka viņa bija pareizi sirds attiecības pret Dievu par viņa grēku. Tas ir ļoti interesanti, ka viņš izmantoja muitinieku šeit, jo parasti viņa raksturs ir būt pilnīgi savādāk nekā tāds cilvēks, kas iet uz templī. Laikam viņa dzīvē bija ļoti korumpēts, jo Roma impērija viņa deva muitniekiem ļoti daudz varu. Un ar to varu viņi var piespiest naudu no cilvēkiem, no viņa tautiešiem apkārt. Un daļa, protams, gāja uz Roma impēriju, bet arī liela daļa arī paliek viņa kabatā. Un varbūt puse no viņa bagātības bija no nepareiz ceļu, nepareiz ieguvumu. Jo mēs lasījām par Zaķeju, un viņš teica, kad viņš atgriežas pie Dievam, viņš teica, pusi no mana bagātības es došu nabadzīgiem. Laikam šis muitnieks bija ļoti rēti, viņš bija templī, jo ar visu viņa grēkus un visu viņa kaimiņi arī zināja, kā viņš rīkojas, tas būtu negantības, ja viņš veda kādu upuri uz templī. Jo viņš dzīvoja tāda grēcīga dzīves stila visu laiku, un templi uz templī laikam viņš vispār negāja. Bet ar šo liecību mēs redzam, viņš ir templī. Acim redzot, Dieva svētais gars nāca pie viņam un sāka uzruna uz viņa sirdī. Un kaut kas viņa sirdī Dievs pārliecināja viņam, ka viņam ir jāiet
uz templi un jāmeklē piedošana. Un es gribu teikt, ka tas ir liela žēlastība, kad Dievs svētais gars nāk pie mums un pārliecina mums par grēkus. Kādreiz Dievs ļoti sāpina mūsu sirdīs par mūsu pārkāpumiem. Un kādreiz mēs esam ļoti skumji par to, ka mēs neesam pilnīgs, ka mēs nerīkojam pēc Dieva prātu, un mēs jūtam Dieva roku, ka piespied mūsu sirdīs. Un kādreiz tas ir līdz asinīm. Un tā ir liela žēlastība, kad Dievs svētais gars nāk un darbojas mūsu sirdsapziņā. Un šis cilvēks, viņa bija tāda darbība, Dieva darbs viņa sirdī, un viņš kliedza. Un viņš meklēja žēlastību no Dievu. Un mēs varam ievērot arī no šo rakstu vietu, kur viņš gāja, lai saņem piedošanu. Viņš negāja pie citiem cilvēkiem, viņš griežas pie Dievu, jo viņš zināja, ka viņa pārkāpumiem bija pret Dieva likumiem, ka viņa grēks bija, pārkāpums bija pret Dievu, viņa radītāju, un kad viņš griež un meklē piedošanu, viņš negāja pie kāds priesteris vai kāds citam, viņš gāja pie Dievu, un viņa publiski atzīšanas, viņa publiska grēksūdze bija tā, ka viņš teica, es grēkoju, es esmu grēkojis, es esmu grēcīgs. Viņam nebija tāda vajadzības, lai stāstītu priesteri katru sīkas lietas, ko viņš ir darījis, katru melna doma, kas bija gājis ar viņa galvu. Viņam nebija to darīt. Protams, Dievs caur viņa garu pārliecināja viņu par katru sīku un katru mazu lietu, kas bija viņa sirdī. Bet publiskā telpā viņa atzīšanas bija tā, ka viņš teica, es esmu grēcīgs. Es esmu grēcīgs. Kas bija viņa grēksūdzē, saturs? Bija tā, ka viņš bija grēcinieks. Un es gribu pajautāt, vai ir cilvēks šeit, šodien, kas tāda grēksūdze nebūtu piemērots? Esi man žēlīgs, viņš teica, ko? 13. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es domāju, ka tāda lūkšana, tāda grēksūdze ir piemērots gan gangsteriem, gan prostitūtiem, gan kristiešiem. Arī tu un es. Šis lūkšanas būs piemērots. Kādreiz kristiešiem mums ir vajadzīgs, mums ir jānāk pie Dieva arī ar satrieks sirds, jo kad mēs grēkojam pret to gaismu, ko Dievs mums ir devis viņa vārdu. Kristiešiem bieži daudz gadi mēs lasam Dieva vārdu un divbīgi cilvēki mums ir mācījis, kas ir pareizi un kas ir paties, un pret visu šīs zināšanas mēs esam grēkojis. Mēs saņemam kā kristiešiem Dieva piedošanu, mēs saņemam no viņu svēto garu. Mums ir tik daudz brīnišķīgas lietas no Dieva, mūsu sirdsapziņa ir saskaņots ar viņa vārdu, un joprojām mēs pārkāpam Dieva likumiem. Es domāju, ka šis lūkšana šeit, esi man grēciniekam žēlīgs, ļoti piemērots arī mums, arī kristiešiem. Jo mēs varam pajaut sevis, vai tiešām es mīlu Dievu ar visu manu sirdi un dvēselē un prāts un ar visu manu spēku, vai es arī mīlu savu kaimiņu kā sevis. Mūsu sauciens ir jābūt, esi man grēciniekam žēlīgs.
ir interesanti, ka šis muitnieks, kad viņš nāca pie Dievu templī, lai lūgt, viņš neteica kaut kas tam līdzīgs. Esi man žēlīgs, jo es kaut ko labi ir darījis šodien. Esi man žēlīgs, jo es apsolīju, ka nākamnedēļ es būšu labāks. Esi man žēlīgs. Dievs, esi man žēlīgs, jo es došu bišķi naudu uz nabadzīgiem. Dievs, esi man žēlīgs, jo es neesmu tik slikti, kā citiem cilvēkiem. Tā nebija viņa sauciens. Tas nebija viņa lūgšana. Viņš nāca pie Dievu, jo viņš jūta viņa sirdī, ka viņš ir grēcinieks, un viņam ir vajadzīgs Dieva žēlastību, un vienīga veids, vienīga ceļu vai biļete, lai saņemtu Dieva žēlastību, ir, lai atzīst, ka mēs esam grēcīgi. Mums ir jānāk pie viņa troņa un teikt, Dievs, man ir vajadzīgs tava žēlastība, jo es esmu grēcīgs. Redzi, kā viņš nāca. Viņš stāvēja tālumā. Viņš zināja, ka viņa grēks bija starp viņu un Dievu. Viņš nevar nākt kopā ar citiem pirms tam, kad viņam vispirms bija jāšķīstīt viņa sirdī un meklē Dieva palīdzību. Un bieži mums ir jālūdz šis lūgšana vienam. Un jāprasa Dievam piedošanu vienam, jo tā ir ļoti personīga lieta starp mums un Dievu. Un viņš nepacēla viņa acis uz debesīm. Viņa bija satrieks viņa sirdī, viņa bija tāda pazemības. Un viņš nāca Dieva tāda veidā, un mēs redzam, šeit bija rakstīt, turpretim muitnieks īstālam stāvēdams, neuzdrošinājies pats acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savam krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Viņš sita pa savam krūtīm. Zini, kādreiz, kad mēs kaut ko aizmirstam, vai kaut ko daram un nezinājam, ka, tas bija kļūda, mēs sitam pa piere, jo tas bija zināšanas problēma. Es domāju, šis muitnieks bija vairāks teoloģis, un viņš saprot, ka problēmas nebija galva, bet viņa problēma bija sirdī. Viņš saprot, ka viņš grēkoja tāpēc, ka viņš sirds bija tas problēmas. Sirdī viņš bija grēcinieks. Viņš mīlēja pasauli, viņš mīlēja mantas, viņš mīlēja naudu vairāk nekā Dievu. Un viņa problēmas nebija zināšanas, bet pat viņa sirdī. Mums ir jāatzīst mūsu grēkus Dieva priekšā, tas slepenas lietas, kas ir mūsu sirdīs. Mums ir būt dusmīgs par mūsu grēkiem, nerādīt pirkstiem uz citiem un teikt, es grēkoju citi cilvēki. Viņi bija vainīgs manas problēmas, bet tas bija mans problēmas. Es atzīšu, ka tas bija es. Es esmu atbildīgs. Mums ir jābūt tāda gatavību nogalināt tas grēcīgas sirds, kas ir mūsos ar Dieva palīdzību. Kāda iemesla dēļ viņam bija, lai gaidītu piedošanu un žēlastību no Dievu? Priekš kam Dievs viņam dos? Kāda cerība viņam bija, lai vispār prasīt? Interesanti šo rakstu vietu un vārdiem, kas šeit ir rakstīts, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tas vārds žēlīgs šeit iekļauts arī tas ideja, lai būtu tāda izlīdzinātājs. Kad cilvēki gāja pie templī, templi bija upuri. Viņi nogalināja dzīvniekus, un tas dzīvniekus, tas nomira par to grēcinieku grēkus. Protams, Jēzus Kristus ir mūsu
var teikt, Dieva jērs. Viņš nomira par mūsu grēkiem. Kad viņi gāja pie templi, viņi gāja, viņi nesa kādu upuris, un viņi lūdzu Dieva žēlastība, jo bija kaut kāda izlīdzinājuma. Un Jēzus Kristus mums ir izpircis no grēku. Viņš ir mūsu izlīdzinātājs. Un mēs varam nākt pie Dievu un teikt, Dievs, esi man žēlīgs, es esmu grēcinieks. Mums ir cerība, ka viņš mums klausa, tāpēc, ka mēs nākam pie viņu Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus nomira pie krusta, viņš bija upurēts par mūsu grēkiem, un ar viņa asinīs, kas bija izlietas. Mums ir pilna pārliecība, ka mēs varam nākt pie Dievu ar pazemīgu sirdī un teikt, Dieva, esi man žēlīgs, balstot uz to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta, ka viņš izpirka mani no nāves, no grēka sods, es varu saņemt piedošanu. Un tāpēc tas cilvēks arī saņēma to piedošanu. Bija rakstīts šeit, šajā raksta vietā, ja mēs lasam bišķiņ tālāk, es jums saku, viņš nogāja savas mājas taisnots. Labāk par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Nu, klau, viņš gāja savas mājas taisnots. Tā ir brīnišķīga patiesība Bībelē, kā mēs varam saņemt žēlastību no Dievu, un tā žēlastība iekļaut arī taisnošanas. Tas nozīmē, ka mēs stāvējam Dieva priekšā, ne tikai piedots, bet Jēzus Kristus taisnības ir ielieks, var teikt, mūsu kontā. Mēs tagad stāvējam Dieva priekšā, piedots un arī tīrs un šķīst Dieva priekšā. Tā ir brīnišķīga lieta. Noteikti šīs muitnieks gāja mājas priecīgi, ar priecīgu sirdī. Un es ceru, ka kristiešiem mēs varam arī baudīt šo brīnišķīgu lietu. Lai mēs varam saņemt piedošanu un Dieva žēlastību, un tad pēc tam, lai ieplūst mūsu sirdīs Dieva prieku. Lai mēs varam būt pateicīgam. Nevienmēr piespiest ar saviem grēkiem, nevienmēr zem šīs lielu nāstu, bet lai saprastu, ka, ja mēs pazemīgi nāk Dieva priekšā, atzīst mūsu grēkus, piedod, prasa piedošanu, tad viņš arī to dos, un viņš pilnīgi izdzēs mūsu grēkus. Un mēs saņēmām Jēzus Kristus taisnības. Tā ir brīnišķīga lieta. Es ceru, ka kā kristiešiem, kā citiem, varbūt nekristiešiem, varbūt cilvēki domā, ka viņam nav vajadzīgs Kristus, jo viņam ir pietiekoši labi Dieva priekšā, līdzīgs šie farizēji. Mēs lasam šeit, ka viņi neko nesaņēma. Viņi nebaudīja Dieva žēlastību. Viņi stāvēja, būs kādu dienu, viņa stāvēs Dieva priekšā savas taisnības, un Dievs teica, ka mūsu taisnības ir kā piesārņot, lasīsim, Jesajas grāmatā 64. Jesajas 64:6. Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrauja kā vējš. Lūdzu, nebūt kā farizēji, un domāju, un būt pārliecināti par tavu taisnības. Jo salīdzināt ar Dieva taisnības,
tev paliek trūcīgs. Tu nevari būt tāda standarts, ko Dievs gaida no mums. Mums ir pazemīgi jāatzīst savus grēkus. Un jāatzīst tam, viņš mums piedos. Un viņš šķīst mums no visas netaisnības. Es gribu pabeigt ar salmu, 51. salmu. Un tā ir mana vēlēšanas, tā ir mana lūkšanas draudzē, lai mums ir šīs brīnišķīgs prieks, jo zinot, ka mēs saņem Dieva žēlastību. Jo Dāvids, viņš bija cilvēks pēc Dieva prātu, bet viņš grēkoja. Un viņam bija vajadzīgs Dieva žēlastību. Kad 51. salmu, kad prāvietis Nātans nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojies ar Betsabu. Apžēlojies par mani, ak Dievs, sava žēlastība izdzēs manus pārkāpumus sava lielā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīsti mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavas acīs, lai tu paliec taisni savus spriedumus un nevainojam sava tiesneša darbā. Redzi, vainas apziņa es esmu dzemdināts un grēkos mātē mani ir ieņemusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīsti mani no grēkiem ar īzāpu, lai es topu šķīs. Mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai liksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par tavu vārdu. Dievs, māci mums staigāt tavā priekšā pareizi. Dievs, piedodi mums par tās laikus, kad mums bija augstprātīgs sirds. Dievs, mēs pazemīgi nācam tava priekšā un mēs atzīstam, Dievs, ka mēs esam grēcīgi. Dievs, paldies par Jēzu Kristu, kas nomira pie krustu, kas izpirks mums no grēkus, kas dod mums piedošanu. Dievs, mēs nākam tava priekšā un mēs lūdzam, Dievs, esi žēlīgi. Dievs, paldies par tavu apsolījumu. Dievs, paldies, ka mēs varam iet ārā no šejienes šodien, zinot, ka viss ir piedots. Dievs, ka tavs svētais gars prieks var piepildīt mūsu sirds un mūsu dzīvēs. Dievs, paldies par jaunu sākums, un Dievs, mēs to lūksim visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai Dievs jūs sveitī.